Sveiks, jaunais spīdolieti! Jau kopš skolas dibināšanas Spīdola ir bijusi īpaša ar to, ka ir piedāvājusi ļoti profesionālu humanitārā un sociālā virziena programmu. Šajā programmā ir iespēja iepazīt pasauli, kultūras vērtības no vissenākiem laikiem līdz pat mūsu dienām. Ir iespēja spriest par politiskajām aktualitātēm un izmēģināt savu spējas, diskutējot ar mūsdienu politiķiem, profesionāļiem, piemēram, Eiropas parlamenta deputātiem, par dažādiem aktuāliem jautājumiem. Ir iespēja apgūt franču valodu un spērt pirmos soļus diplomātijā. Ja runājam par šo programmu, tad tieši jaunrade, radošums, literārā jaunrade, spēja izteikt savas domas vārdos, spēja radīt jaunus mēdījus ir viena no stiprākajām šīs programmas pusēm. Tātad radošums, iedziļināšanās problēmās, uzstāšanās prasme, tās ir prasmes, ko Spīdolas ģimnāzijas sociālā virziena programma apgūst padziļināti un stipri. Sociālais novirziens, jeb soči, ir kā radīti tev, ja vēlies atrast savu radošās pašizpausmes veidu, gleznošanu, mūziku, teātra mākslu, literatūru vai pat mēdījus. Kas tu esi? Socis. Es esmu socis. Es esmu socis. Kāpēc izvēlējies tieši soc virzienu? Jo es ļoti vēlējos filozofiju mācīties. Man patīk komunicēt ar cilvēkiem. Man vienmēr ir saistījusi vēsture, diplomātija un starptautiskās attiecības. Kāds ir soci? Socis ir ļoti komunikabls un daudzpusīgs. Socis ir radošs, pacietīgs un stiprs. Radošs, runīgs un zinkārīgs. Kas tev šajā virzienā šķiet visgrūtākais? Tas, kad man ir jāmācās arī ekonomika. Iesties un varbūt sadraudzēties ar citiem cilvēkiem. Arī informācijas daudzums un darba daudzums. Ko tev devis soc novirziens? Jaunus draugus un drosmi runāt. Socis novirziens man devis spēju kvalitatīvi izteikties un objektīvi izvērtēt citu pausto viedokli. Spēju konspektēt un analizēt. Kādi humanitāro zinātņu priekšmeti tevi piesaist visvairāk? Vēsture, latviešu valoda un sociālās zinības. Mani visvairāk piesaista vēsture un sociālās zinātnes, kā arī kultūra un māksla. Visvairāk mani piesaista teātris, kultūra un vizuālā māksla. Ja vēlies radīt kaut ko, kas domāts garam, nevis miesai, tev ir piemēroti soči.